varbūt varat padalīties ar kaut kādiem case studiem, kur nāk klients ar tādām nereālām expectācijām. Nezinu, vai tas ir e-komercija, vai tas ir pakalpojums sniedzējs, kur atnāk klauna, kur man ir 150 eiro, man ir jāsasniedz 50,000 apgrozījums, un tajā cenā iekļaujas arī jūsu pakalpojums. Šāds nereāli case tad ir. Lai var saprast arī tie, kas pieņemsim skatās, kā nedarīt. Forši jautājums, jo tieši vakar ar mani sazinājās potenciālais klients, ar kuru mēs ar Arnoldu bijām tikušies vairāk kā pirms gada. Mēs aizbraucām pie klienta, tas bija ārpus Rīgas, un viņš pārdod koka karkas mājas. Jā. Un mēs aizbraucām, prezentējām, parādījām mūsu piedāvājumu, kā mēs varētu viņam palīdzēt. Mums ir laba pieredze tieši tā kā koka karkas māju pārdošanā. Vairāk klienti bijuši, mēs, sakam, tā, no mums tā sagaidīja to. Un tāpat laikā viņš paralēli meklē kaut ko citu. Un izvēlējās mūsu konkurentus. Konkurenti viņam solīja 1000 pieteikumus mēnesī. Bet vakar viņš man zvana, saka, hei Kaspar, kā iet, small talk, un redzi, situācija bija tāda, toreiz mēs paņēmām jūsu konkurenci, jums bija laba pieredze, bet viņiem bija vēl lielāka pieredze. Viņi mums var solīt 1000 pieteikumus mēnesī, beigās dabīja 50 pieteikumus. Un bet 40 no tiem bija testa. Interesanti bija tas, ka viņš sacīja, tur daudzi sameloja to, ka viņam zeme ir, jo stratēģiju, kuru mēs izstrādājām, prezentējām, viņi bija nočiepuši un pateikuši tai aģentūrai. Un tā aģentūra izmantoja attiecīgi. Ja tu gribi pārdot koka karkas māju, kas ir svarīgi, vai tavam pircējiem ir jau zeme, viņam ir zeme, vai viņam ir savs finansējums, vai arī bankas vai dalīts. Tad, ja viņam ir savs finansējums, ir zemes savs finansējums, tu zini, viņš ir jau siltāks, vai viņš ir gatavs 3, 6 vai 12 mēnešu laikā dzīvot jau tajā mājā. Tad viņam ir sava zeme, viņam ir sava nauda, un viņš grib jau 3 mēnešu laikā dzīvot tajā mājā. Ideāls klients, viss zvani. Un viņš saka, tie 50 pieteikumi arī nebija baigi labie. Tur sazinos, daudzi meloja, ka viņiem ir zeme, viņi tikai meklē to zemi pirkt un tā kā. Un tad viens arī gribēja pirkt, bet viņš saka, ka viņš grib lielākus logus, mēs nevaram ielikt lielākus logus. Tā kā slikti pieteikumi. Mēs jau nevaram garantēt, ka mums būs labāki pieteikumi. Ja cilvēks grib nopirkt tavu māju, bet viņš grib lielākus logus, tad tu izdomā, tu vari paiet pretī vai nevari paiet pretī. Un tad viņš mums saka viņš grib maksāt 1500 eiro, un lai mēs pārdodam 20 mājas mēnesī. Cik viena māja maksā? Ap 80,000. Sākot no 80. Tas ir tur nebūs, protams. Ideāli. Tas ir, bet ir bijuši arī tādi klienti, kas samaksā 300 eiro un viņš grib pārdot māju par 3 miljoniem. Viņam ir bijis māja un viņš grib pārdot. Viens līdz, kost par līdz 300 un īstais. Jā, tieši tā. Un tad ir tā izglītošanas, to var paveikties, vienmēr var paveikties, bet ja to paveicās, tu nevari to līdz sev tā kā case stadijā un teikt visiem, tas ir iespējams. Jā, un to mēs visu laiku darām, tas ir tā kā zibens spēriens. Tas kropļo, man liekas, arī to uzņēmumu, to ideoloģiju, kādas ir reklāmas, ka teorētiski, kad man pietiek ar kaut kā 200 eiro mēnesi, 300 eiro mēnesi, lai tur es gribu 10, 15, 20, kādam vienam sanāca uzreiz, tad viņš var visi. Protams, mīnus jau ir tas, ka tagad digitālā mārketinga speciālisti, kas sevi dēvē par digitālā mārketinga speciālistiem, man liekas, mūsu nozare ir tik ļoti piesātināta. Bet visi ir mārketingi. Visi māk taisīt reklāmas. Katrs, kurš uztaisa TikTokā dabūt 1000 sekundēs. Visi, kur Canva kursus izgāja. Udemy par 12 eiro nopēr kursu iziet, es esmu mārketinga speciālists. 3 štukas mēnesī. Tieši tā. Un tāpēc ir ļoti grūti un arī tās ekspektācijas, jo cilvēki arī nebaidās melot. Viņi saka, 1000 pieteikumu mēnesī tev būs. Kāda kvalitāte tiem pieteikumiem var? Kā tu var salsīt Latvijā 1000 cilvēks, kas ir gatavi tavu māju nopirkt? Tā nav. Tur caur attīstītāju noteikti. Caur kaut kādiem arhitektiem, kas jau paši būvē, tu noteikti. Tas ir vienkārši kosmosu apsolīt un arī cerēt, ka tu ieliec 1500 eiro. Un tu pārdosi 20 mājas, mēs visi to varam darīt. Var arī ieliec 300 eiro un pārdos par 1,5 miljonu māju. Kāpēc ne? Tad es arī esmu. Jā, tas no viņa nopirkšana arī pārdošana. Jā, arī izsalošana. Tieši tā. Pateikt tādā ziņā kompetenti klienti, kur, pieņemsim, es arī zinu, kad klients atnāk, viņš saka, man bija 10 piedāvājumi, un tad,
7 no viņiem, zinu, tās cenas nenormāli lētas, viņš saka, es pats neredz, kā viņš par to var izdarīt, un tāda termiņa, vai ne? Un, pieņemsim arī pēc kompetences uzreiz var redzēt, ka, ja cilvēks apsola, viņš pats nesaprot vispār, kas tur jādara, tā kā viņš vienkārši apsola, un mums ir bijis ļoti reti, bet ka nolac nost, un tāpēc tam arī nāk atpakaļ, zinu, tomēr tur tomēr tā, nesagāja, tāpēc, ka viņš pat nesaprot, viņš var piedāvāt. Jā. Un izrādās, viņš postas būs. Jā, un te ir ļoti interesanti, jo mēs nesadarbojamies ar šo klientu, kurš atgriezās pie mums. Mēs ieteicām 2 citas aģentūras, viena aģentūra, viņš arī nopēla, teica, ka tā ir arī slikta aģentūra. Bet nē, mēs varam pateikt, un viņš saka, nē, tas ir iespējams, viņš zina kādu, kurš to dara. Tad viņam jāiet pie tās aģentūras, kas palīdz tam otram to darīt. Tas ir. Es tā matemātiski pareiķinām 80,000 viena māja, tas ir 800,000, tas ir 1,600,000, jā. Un viņš samaksā pa 1,500 eiro. Jā, cik tur procenti aizies? Tas būtu gada biznesa. Tas būtu TikTok labs video, jā, kā nopelnīt miljonu, jā, ieliekot 1,500. Jā, tas būtu iespējams. Jā, tā diemžēl ir. Bet tāda ir realitāte, jā. Man bija viens džeks, kurš tur piezvanīja vienreiz un teica, Google uzlauz tā kā. Samaksāšu 300 eiro. Ir bijuši visādi tādi jā. Mums bija tā kā kurjos gadījums, mēs ar kolēģi, Lauri, arī valdes locekli, tad es vēl nebiju valdes loceklis uzņēmumā, es biju pārdevējs un mums bija Mārupē klients. Un interneta veikals, viņi pārdod picu. Tā kā, es interneta veikals, bet, jā. Pasūtīšanas maisā par picu. Jā. Un mēs palaižam reklāmas, un toreiz budžets arī bija baigi mācīs kaut 300 eiro. Tā kā, bet tad tas bija minimālais tieši tajā brīdī. Un es domāju, jā, vairāk pirkumi ir. Tā kā, reāli cilvēki nāk un pērk, mēs redzam analītiksā. Un cilvēki arī, mēs redzam to, ka tur uz telefonu klikšķi zvana, tā kā, un viss kārtībā zvana klientam, prasa, kā iet. Tā kā, vai jāpienās, viņš tā saka, galīgi neiet. Sūs reklāma nestrādā. Un kā, mēs taču redzam šādu, kā redzat. Cilvēki nāk, es prasu, no kurienes viņi ir atnākuši, viņi saka, ka Facebookā redzēja mani. Es saku, labi, bet mums bija Google reklāmas, Google searchā. Es saku, mēs jau redzam analītiksā, ka cilvēks atnāk no atslēgas vārda un zvana un pasūta un arī pits Mārpē ieliek grozā un nopērk. Mēs to visu redzam. Tā kā, tad arī bija Jāndeks Metrika pieslēgts, kur mēs video ierakstu skatījāmies. Un viņš saka, nē, tā nav, tie visi ir esošie klienti. Tā kā. Un mēs aizējām pie viņa, aizbraucam un tā izrunāt, 300, jo viņš teica, atgrieziet naudu mums. Mēs tas un kaut 2 nedēļas tikai bija pagājuši. Mēs tur izrunāt, jo, protams, varbūt kādsiem, kur tur kaut kas sastāstīs, mēs varam parādīt, un rekur dati. Mēs apsēžamies, un viņš saka, viņš man saka, ko jūs rādat uz Google Analytics? Es šito 2 stundās varu uztaisīt. Un mums bija tā, ko? Viņš tā, es šito to, ko jūs man rādat 2 stundās varu uztaisīt un pateikt, tā ir taisnība. Jā, mums bija tā, tad tur bija tālāk teica to, ka mums tur tiesā iesūdzēs, ka tur ar juristu mums sazināsies. Un mēs viņam teicām, mēs viņam atgriežam neiztērēto budžetu, jā, bet tā apkalpošanas maksu, kas bija tur 140 eiro, tā kā, un viņam jau bija pirkumi virs kaut kādiem 400 eiro pirkumi toreiz bija. Un ka tos mēs neatgriezīsim, jo tos mēs nevaram atgriezt, darbs ir izdarīts, tā kā daudz vairāk nekā 140 eiro, jo, protams, mēs toreiz jau spiedām uz ilgtermiņa sadarbību. Tie klienti, kas maksāja mums pa 1 mēnesi, mēs vienojāmies mutiski to, ka sadarbojamies vismaz 3 mēnešus, un tād var 100% vērtēt rezultātu. Visu 3 mēnešu investīciju atdeva būs pēc 3 mēnešiem, visam ir vajadzīgs laiks, ja ir maz budžets, bet to klienti bija ritīgi traki. Tur solīja, ka jurists sazināsies un tā, bet mums ir līgums, mums ir viss kārtībā, un beigās mēs viņam atgriezām, neizsērēja to budžetu, bet viņš arī prasīja visu naudu. Tāda visādas situācijas gadās, bet tā... Jā, tie briesmīgi. Bet pizza bija ļoti garšīga. Tā bija ļoti garšīga pizza.